Labdien! Šodien es jums gribēju parādīt vaivu Sīrei SPX 21. Tā ir 21 pēdu gara vaiva, precīzi 6,6 metri. Tā ir vaiva, kas paredzēta ģimenes izbraucieniem, vai nelielas kompānijas izbraucieniem. Pēc dokumentiem viņai ir 10 vietas, kaut gan es teiktu, ka 10 cilvēki varbūt tomēr šeit būtu pārspīlēts. Bet tas, ka šeit var būt 1-2 ģimenes, var komfortabli justies un doties izbraucienā ap Rīgu vai par kaut kādiem iekšējiem ūdeņiem. Tam es domāju, šī vaiva ir tieši kā radīta. Viņā ir 200 zirgu vietā ielikts 250 zirgu dzinējs upgrades. Pājasjām uzlikts mākslīgā tīka segums. Tāds pats tīka segums ir uz peldēšanas platformas. Vaivai nav pulksteņa, vaivai jau ir skaists, elegants ekrāns, kurā jūs redzēsiet visu nepieciešamo informāciju par vaivu un dzinējiem. Darbība. Principā iespējams ielikt arī dziļuma karti, un jūs redzēsiet arī visu, kur jūs braucat un kas notiek apkārt. Vaivā, kā jūs redzat, ir diezgan daudz vietas, un patiešām tā, lai kādi 5-6 cilvēki te justos eleganti. Jauks tīkoka galdiņš, tiešām tīkoka, nevis plasmasas. Vadītāji sēdeklis aprīkots ar dažādām regulācijas iespējām. Jūs varētu nostāties taisni un piebraukt, ja es gribu pieparkoties, ja man šādi ērtāk. Ja es gribu braukt tālākus gabalus, paregulēju krēslu uz priekšu. Tas viss darās vienkārši un ērti. Nav gluži automašīna, elektriskie bīdāmie sēdekļi te nav, bet tā vienkārši un saprotam. Tad vaivai ir 250 zirgu dzinējs, Merkurī, benzīns. Šāda izmēra vaivām parasti tas ir benzīna dzinējs. Un 140 litru degvielas tvērtne. Braucot ar kruīza ātrumu kaut kādi 50 km/h, tas patēriņš būs apmēram litrs uz kilometru. Tas nozīmē, ka ar savu bāku pilni jūs varat nobraukt apmēram 140 km. Es teiktu tā, ja jūs nedomājat braukt uz Pāvilostu ar viņu no Rīgas, tad ar dienas izbraucieniem ar šo bāku jums noteikti pietiks. Jo 140 km tomēr ir liels attālums. Ir īpaši ņemiet vērā, ka jūs jau nebraucat visu laiku pilnā gāzē. Principā normāli atpūtas vaivas nav transporta līdzeklis, lai pārvietotos no punkta A uz punktu B, bet vai jūs izbaudītu būšanu uz ūdens. Bet jūs gribat uz ūdens pasportot, šai modifikācijai šoreiz nav veiktornis, bet ir iespējams pasūtīt vaivas arī ar veiktorni. Bet viņam ir aizmugurē, kur pieāķēt virvi, lai pavilktu pūsas, svēpotāji, veiklotāji. To visu ar šo vaivu var darīt. Bet, ja negribat, varat vienkārši jauki slīdēt pa ūdeni vai sauļoties. Vaivā ir mūzika, gana laba Fusion, lai to varētu darīt. Dažādas krēslu konfigurēšanas iespējas. Var sēdēt galvenajā salonā, var sēdēt priekšā. Priekšā, protams, var izņemt ārā tā, ka tur var staigāt un iekāpt pa purņgalu, bet var aiztaisīt cietāk, tur ir jauka sēdvieta, guļvieta. Tas, ko es jums gribēju parādīt, ir aizmugurē, kas ir raksturīgs Sīrejam, nav citiem, ir ļoti ērta peldēšanās platforma. Parasti ir tā problēma, ka bērns, sievietes nezina, kā tad tikt tajā ūdenī, vai jāvec uz galvas vai uz kājām. Tad šeit jūs mierīgi varat apsēsties. Ja? Šī dziļumā, ja mēs būtu uz ūdens, mums ūdens būtu nedaudz pāri pēdām. Gribam, varam sēdēt ar aperolu glāzi, gribam, iekāpjam ūdenī no tejienes, un mēs jau esam ūdenī, un tad vairs nav problēma. Lai izkāptu, ir trepītes. Nav jālec, lai jākāp neskādos veidos, bet par to ir labi padomāts. Tātad, ja kāds grib vēl šovasar izbraucienu ar savu jaunu vaiviņu, tad jūs droši varat zvanīt uz vaivu depo. Mēs jums palīdzēsim. Šī vaiva ir pieejama, vai arī varbūt varam kādu citu modifikāciju vēl atrast jums.